Aizvadītajā nedēļas nogalē jau izrādās ir tāda lieta kā jauno dīdžeju čempionāts. Un aizvadītās nedēļas nogalē par Latvijas jauno dīdžeju čempionātā ir arī noskaidrots, protams, ka uzvarētājs. Un dīdžejam Dave ir tikai 16 gadu, taču viņš jau pagūs iegūt augstas vietas vairākos konkursos, un ar labāko jauno dīdžeju tikās mūsu kolēģis Kārlis Kristapsons. Uzvarētājs šogad mums ir Par jauno dīdžeju sacensību uzvarētāja Davida Malberga panākumiem priecājas viņa skolas biedri un citi atbalstītāji. Dienu pirms biju skolā visiem pateicis, ka es rītdien spēlēšu vienā no lielākajiem Baltijas naktsklubiem. Deivids paskaidro, ka viņš apzināti uzaicināja skolas biedrus, jo viens no kritērijiem, kuru vērtē čempionāta žūrija, ir kā jaunais dīdžejs sadarbojas ar publiku. Tāpēc ir svarīgi deju zālē redzēt atsaucīgus atbalstītājus. Mērķtiecība, vienkārši smags darbs. Tie arī ir tie divi faktori. Jauno dīdžeju konkursa uzvarētājs apliecina to, ka uzvara prasīja daudz pūļu. Tagad ieguldītais darbs ir atmaksājies. Deivids arī šovasar ieguva augstu atzinību Pozitīvus dīdžeju konkursā. Tur es ieguvu 2. vietu. Tur fināls notika Baltijas lielākajā festivālā Pozitīvus. Jā, tā ka 1. dīdžejošanas gadā jau esmu spēlējis Pozitīvusā un uzvarējis tādu lielu konkursu. Diezgan liels sasniegums. Jauno dīdžeju čempionāta fināls notika 13. oktobrī klubā Tauver. Tur pulcējās vairāki jaunie dīdžeji, kuri bija izturējuši iepriekšējo atlasi. Tie, kas salīdzinoši nesen ir uzsākuši savu darbību. Viens no čempionāta rīkotājiem skaidro, ka konkurss izveidots tieši jaunajiem dīdžejiem, kuri spēlē vien dažus gadus. Šīs sacensības ļauj izcelt labākos jaunos māksliniekus, kuriem nepieciešama publicitāte. Tā ir tā platforma, tā ir tā vieta, kur dīdžejs var atnākt, paskatīties uz citiem, ko citi dara, parādīt savas prasmes kaut kādas, protams, ar to visu veicināt atpazīstamību. Iegūstot jauno dīdžeju čempiona titulu, Davidam tiek garantēta iespēja uzstāties naktsklubos. Taču tagad ir jāsaņem vecāku atļauja, kas šķiet nebūs problēma. Es gan mājās dīdžejoju ļoti bieži tur vakaros un vecāki atbalsta. Šis bija jau 9. gads, kad pieredzējušākie dīdžeji vērtē un sacensībās noskaidro Latvijas jauno dīdžeju čempionu. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, TV3. Jā, prieks par tādu jaunu, daudzsološu dīdžeju, un skat viņš ir uzvarējis pat 50 dīdžeju konkurencē. Tā nopietni viņam bija jāpapūlas sevi pierādīt. Šis ir pasākums, kas jau ir beidzies. Mēs šobrīd stāstīsim